Labdien! Mani sauc Inese Roze. Un te sēžot tik ilgi un baidoties, es jūtu, ka man stāsts ir sarāvies. Bet tas ir labi. Visiem pārējiem bija tik gari, un man tiešām ir sarāvies īsāks. Bet nu nekas, es mēģināšu to, ko var atcerēties. Sākumu un beigas ļoti labi atceros, bet pa vidu, nu kā nu tur būs, tā būs. Bet es ar vārdu sakot izdomāju, ka es stāstīšu par sevi. Jo no vienas puses jau tas ir grūti stāstīt par sevi, bet no otras, pirmkārt, ir kaut kādi pieturas punkti, un pašam jau vienmēr ir ļoti interesanti. Kā tur citiem, nu to jau redzēs, bet pašam par sevi vienmēr ir interesanti. Un manam stāstam virsraksts vienmēr ir vienāds, un tas ir retorisks un loģisks jautājums, kas vienmēr manā dzīvē parādās, un tas ir tāds, как вы до такой поганой жизни докатились? Tas man gan pašai sev tas jautājums parādās, un ir arī no malas kāds šito pajautājis. Tagad valstu pauze, jaunā pauze. Nesaprotu. Jautājumu sapratāt? Nesapratāt. Nu es jau tās Kurš māk šito pārdu? Nu, un tagad tulkojumu. Nu, apmēram tā, kā tu līdz tādai Skaistai dzīvei. Skaistai dzīvei, jā. Un šādas kāds pajautā. Tas tulkojumu vai pazudis. Un tāpēc es vienkārši sev pašai stāstu to stāstu, kā tad tas ar mani ir noticis, kāpēc tā ir gadījies. Jo sākumā jau viss bija labi, tāpat kā visiem citiem. Mamma un tētis mani audzināja kārtīgi, tā kā, nu, lai iznāk kārtīgs pilsonis. Skolā es gāju, skolu pabeidzu pat ar matemātikas novirsienu vienu skaistu klasi. Mūzikas skolu pabeidzu, tad iestājos arī beidzu vienu skaistu augstskolu vienā lielā Zemgales pilsētā, dabūju diplomu. Mani nosūtīja uz tādām eksotiskām ārzemēm kā Sabile, jo tur man bija arī riktīgs kultūras šoks, jo kā meitenei no Latgales starp čigāniem un kurzemniekiem nebija nekādi joki, jo, kā jau jūs zināt, kurzemnieki gan izskatās tādi paši kā mēs, kā cilvēki. Patiesībā tas ir mānīgi, tikai tā izskatās, bet nu, kādu laiciņu es tur izturēju. Un tad nāca precības un bērni. Un ar tām precībām arī ir tāds stāsts, ka es vēl pat tagad atceros to vietu Jelgavā un to veikalu, pie kura es stāvēju, kad ar mani notika tāds gadījums, kā jau, man liekas, katram kādreiz tā ir gadījies, ka kāda balss no augšas, man tā kā bez balss iekšā saka, tev ar viņu būs jāprecās. Un es viņam saku, nē, taču, nu pirmkārt es viņu nepazīstu, galīgi svešs. Un kāpēc ar taisniet šito, varbūt vēl nāks kāds ar lielāku un baltāku zirgu un vēl sīkāku. Un tas bija Andris Roze. Bet tas liktenis mani tomēr ar to Rozes pieņa precēties, un tā kā es sapratu, ka man ar viņu būs jāprecas, es atceros, ka es nobijos un domāju, ak, šausmas. Es te dzīvoju ar tādu neuzkrītošu pieklājīgu uzvārdu, un tagad es būšu Roze, jo toreiz jau uzvārdus pārgāja vienmēr vīra uzvārdā. Un būs tāds koši sarkans uzvārds, kas, nu, ar kur tu nekur nepaslēpsies. Un es nodomāju ārprāt, ak, vajag, ka būs jādzīvo Cēsīs un vēl ar uzvārdu Roze. Bet, nu, cilvēks jau pie visa pierod. Tā es paliku par Rozītais Cēsīs. Un tad vajadzēja sākties tai skaistajai dzīvei, vajadzēja sākties dzīvē tam posmam, kad 8 uz darbu, 5 atpakaļ uz mājām, platikrāna televizors un pults un Alfas muzejs ik pa laikam, vismaz Valetas muzejs, nu kaut kam tādam, kā ar kārtīgiem cilvēkiem dzīvēm mēdz notikt. Un es arī mēģināju kaut ko lietas labā darīt, tā jau nav, ka es nekad nebūtu strādājis un tikai vienkārši gastrolējis pa pasauli un runājisi, bet kaut kā tomēr kaut kas tur aizgāja pa kreisi un galu galā pēc visādiem likteņa līkločiem es kļuvu par svērinātu folkloristu. Gribot teikt, vienkārši vienu brīdi bija tā, ka gribējās kaut kur dziedāt, gribējās kaut ko darīt, un es mēģināju pieteikties vietējā folkloras kopā, kas nezinu, kāpēc man tur pagadījās, jo tikpat labi kā liekas, ka varētu pieteikties korī. Bet tur es gāju pieteikties, un mani vienu pašu neņēma, teica, ka ņems tikai komplektā ar Andri. Un mēs aizgājām abi, un tad lēnām sākām folklorizēties. Sākumā vienkārši vairāk dziedājām un dansojām, bet tad pēc gadiem 5 sākām strādāt ārējuši Ezerpilī, un tur mums tās tradīcijas un folklora tā kā nāca no virsmu no otras puses. Tad mēs sākām rakāties pa vēsturi, interesēties par visām tām lietām, kas ārējuši Ezerpilī, pirkt steles un aust un kalt rotas un darīt tādas visādas citādas dīvainas lietas. Un nodibinājām arī savu folkloras kopu.
Tad dziedājām vēl skaļāk un lecām vēl augstāk. Un beigās ar visiem tiem amatiem, ko mēs mācījāmies un ko darījām, izveidojām arī amatu māju Dravešu muižā. Un tāpēc es gribētu izstāstīt arī nedaudz par Dravešu muižu un ārēšiem, jo par cik man tā dzīve kaut kā apmetot līkločus vairākas reizes, es tur atgriežos dažādos veidos. Vispirms mēs paši tur strādājām, visi 4. Tad mana meita tur tagad strādā, un tagad es darbojos pa Dravešu muižas amatu māju. Un amatu māja, viņa gan saucās māja, bet patiesībā tās telpas ir samērā mazas. Mums ir tikai viena aušanas studija, mazo rodarbu darbnīca, mūzikas instrumentu darbnīca un neliela virtuve. Bet ciemiņi pie mums prasās un grib braukt, un vienmēr jāizdomā, kā izlīst caur adatas aci, lai viņus visus tur ietilpinātu un pabarot un vēl dažreiz dziedātu un dansotu. Tāpēc es izdomāju, ka vienīgā iespēja kaut kā paplašināties ir virtuāli, ir kaut kādiem stāstiem, ka jāstāsta stāsti par Dravešu muižu. Un es sāku vākt informāciju un atklāju, ka Dravešu muižas vārds ir cēlies no poļu virsnieka Drobiša, kas kādreiz 17. gadsimtā viņš ir bijis īpašnieks, bet patiesībā viņš to muižu dabūjis ar viltu, īstie īpašnieki ir bijuši citi. Bet kā jau tas dzīvē bieži notiek, tad to patieso īpašnieku vārdi nogrimuši aizmirstībā un ir tikai kaut kādos dokumentos atrodami, bet toties tā Blēža Drobiša vārds ir palicis cilvēku atmiņā, jo tas vienkārši ir tas ciens un tā muiža nes tālāk to vārdu. Tas nozīmē, ka tev jau vienmēr jābūt labam cilvēkam, lai tavā vārtā jā, kaut ko nosaukt. Tas gan jā. Jābūt drīzāk spilgtam cilvēkam. Un es paskatījos uz Ievu un iedomājos, ka tā kā es tur rozos par Dravešu muižu, kad es arī jūtos kā Mērena muižnieki, varbūt ne gluži tik smalki kā Olera muižnieki. Mēs neesam muižnieki. Bet kaut kas uz to pusi arī. Bet jūs labi izskatāties. Ko es tagad stāstīju? Kur stāstīt? Par Dravešiem es neko vairs nestāstīšu, bet es izstāstīšu. Un vispār, vai kāds man nevar iedot ūdens lāsīt? Vai? Reku man īpaši nav noslēst. Gribēju vēl izstāstīt par dažiem kolorītiem gadījumiem un par ārēšu folkloru. Jo tā, ka mēs strādājām ārēšu Ezerpilī, tad tur bija ļoti tāda kolorīta kompānija un ļoti interesants kolektīvs. Un vienu brīdi tur grozījās tāds Staļina tētiņš. Viņš nebija kā pastāvīgais darbinieks, bet viņu pieaicināja tā, ka kaut kas bija jādara. Viņš bija ļoti, ļoti interesants cilvēks, viņam bija tāda pamatīga pērkona dimdoša balss. Es domāju, varbūt, ka tāpēc viņam arī tas nosaukums tāds ir pielicis. Un tad viņš vienmēr kad nāca kaut ko darīt, un tad viņš šad nostājās Jānim Apalam blakus. Jūs droši vien zināt, ka ir tāds bija slavens arheologs Jānis Apals. Viņš nostājās viņam blakus, un tad, kad no augšas tā uz viņu skatījās un teica, kalps jau var darīt, kā grib. Kalps var art zemi un var arī mīlēt saimnieci. Ko saimnieks liek, to viņš dara. Tas ir viens tāds gadījums. Tad visu laiku mums rosījās visādas radošas idejas, ko tā Ezerpilī vēl tādu varētu darīt interesanti. Un vienu brīdi bija ļoti populāra tāda doma, ka vajadzētu kaut ko darīt ar ieročiem. Cilvēkiem patīk ne tikai apskatīt muzeju, bet kaut ko pamēģināt, vai šaut ar lokiem vai bultām vai kaut ko tādu. Un tad mēs tur visu laiku spriedām, kā to varētu darīt un ar ko tur varētu šaut un tā. Un kaut kā vārds pa vārdam Jānim Apalam ienāca prātā tā ārkārtīgi grandiozā labā ideja, ka vispār vajadzētu taisīt katapultu, un tad vajadzētu kāpt augšā tais Pilsdrupas mūros, un tad ar siena bumbām apšaudīt to mācītāju muižu, kas pāri ezeru. Ideja jūs jau redzat paši grandioza, tiešām ļoti skaista, bet diemžēl Zigrīda Apale to neatzina, viņa to apcirta pašā saknē, tā ka mēs nekādīgi neizmēģinājām iktiņ nedruskas. Jā, es domāju, gan, ka būtu priecīgi. Un tad pēdējais, kas vēl tur bija interesants viens gadījums, mums vienu brīdi strādāja tādi 4 pamatīgi skaisti puiši, labi noauguši.
par meistariem, par strādniekiem, bet tad uzreiz radās jautājums, kurš tad ir priekšnieks un kā tad tos pārējos sauc un vispār kāda tā hierarhija un kā lai viņus nosauc. Un tad tur tā visā diskusiju rezultātā beigās mēs viņi paši un mēs visi nonācām pie labākā varianta, kā viņus nosaukt un kas viņi ir. Un tad bija vecākais meistars, tas bija Andrejs Vaniks. Tad bija vecākā meistara vecākais palīgs, tas bija Edgars Žigurs. Tad bija vecākā meistara vecākā palīga vecākais palīgs, tas bija Andris Oza. Un tad bija vecākā meistara vecākā palīga vecākais palīgs, un tas bija Aivars Galviņš. Tāda mums tāda kompānija bija. Smalka kompānija. Bet kā sauc pa īso? Es nezinu, tas nav tik svarīgi, man liekas. Galvenais, ka viņi visu padarīja, kas bija jādara. Tas ir viss mans stāsts, jo es visu tādi gadījumi interesanti mums ir bijuši vēl daudz, bet es jums visu neizstāstīšu, un es ceru, ka jūs vismaz daži no jums noteikti drīz vien brauks pie manis ciemos, lai paliek vēl kas no pēdījuma.